Labvakar. Sveicināti laika ziņās. Rīts Latvijā bija dzestras, daudz viet tikai 6 līdz 8 grādi, vienīgi vidzemē Rīgas līča piekrastē izteikti siltāks ap 15-16 grādiem, bet priekšā mums dažas ļoti vasarīgas dienas. Šī nakts paies bez nokrišņiem, vietām īpaši Kurzemē veidosies migla, gaisa temperatūra pie jūras ap 15-16 grādiem, arī Rīgas līča piekrastē vidzemē 15-16 grādi, pārējā valstī lielākoties 10 līdz 14 grādi. Rītdiena pārsvarā saulaina, bet izteikti vairāk mākoņu būs valsts austrumu daļā, bet nokrišņu būtiski tur nav gaidām, taču temperatūra zemāka gan vidzemes austrumos, gan Latgalē ap 20-22 grādiem, pārējā Latvijā lielākoties 24-26 grādi un piekrastē arī vēsāks ap 20-21 grādu, pūtīs lēns dienvidrietumu vējš. Rīgā nokrišņi nav gaidām, rītdiena būs saulaina, minimālā gaisa temperatūra naktī būs ap 14 grādiem, rīt pēcpusdienā tā sasniegs 25-26 grādus. Vēl īsi par brīvdienām. Sestdienas naktī minimālā temperatūra būs 11-17 grādi, bet diena karsta. Lielākajā valsts daļā 25-30 grādi, vienīgi vietām piekrastē vēsāks ap 23-24 grādiem. Savukārt svētdien no rietumiem Latviju sāks šķērsot mākoņu un lietus zonu, tādēļ jau agri no rīta Kurzemē dienas gaitā arī valsts centrālajā daļā gaidāms lietus, pērkona negaiss. Nakts būs vasarīgi silta, 14-19 grādi, bet dienā lielākajā valsts daļā 20-25 grādi, austrumos vēl līdz 27 grādiem. Un tālākas prognozes rāda, ka jaunās nedēļas sākumā laiks Latvijā kļūs vēsāks un biežāk gaidāms lietus. Laika ziņās tas viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju, mēs atkal tiksimies panorāmas laika ziņās. Visu labu!